Gatavs? Man smiekli nāk, bet gatavs. Labi. Esiet sveicināti podkāstā Jātnieku ceļš. Šajā podkāstā mēs runājam visu par zirgiem, par zirgu labturību, kā arī braucam ciemos par dažādiem cilvēkiem, kas savu dzīvi ir saistījuši ar zirgiem. Bet šoreiz mums ir nedaudz savādāk epizode. Šodien pie mums epizodē ir Ivars, kas ir mūsu staļa zirgobējs. Sveiki, Ivar! Sveiki! Ivar, varbūt tu vari nedaudz pastāstīt, iepazīstināt ar sevi. Čau, kā minēja, mani sauc Ivars. Esmu zirgkopējs. Patīk šis darbs, tieši šī darba saistībā ar zirgiem. Man ļoti viņu patīk, jau no pašas bērnības. Un tieši zirgi ir mani mīļākie dzīvnieki no visiem dzīvniekiem. Ne jau kaki, ne jau suņi, bet zirgi vienkārši ienākuši manā sirdiņā. Un kā tev vispār, kāpēc tu iepatikās zirgi? Tev bērnībā bija zirgi vai kāpēc zirgi tieši? Jā, bērnībā, kad es dzīvoju laukos, bija mums zirgs. Vārdā bija puika viņš. Tāds viņam kā zelta tāda krāsa bija un melnās zekītes, purniņš bija melns. Bet viņš bija tas lielais zirgs, jā, tas darba zirgs? Nē, tas bija šī zirga suga bija... Latvijas siltasinis? Jā, sporta zirgs viņš bija. Un viņš mums laukos bija kā darba zirgs. Un, man viņš ļoti iepatikās. Sākumā man bija bail pie viņas iet, jo no zirga var visu ko sagaidīt. Bet cik tu biji jauns, kad tu gāji pie viņa vai? Man apmēram gadi 5-6 bija. Es biju tik jauns. Bet ar to zirgu kāds jāja vai tikai darba? Nē, viņš mums bija tikai darba zirgs. Viņš tieši tādus grūtus ļoti darbus nedarīja. Mēs pajūgā viņu sedlojām un braukājām tur pie tantēm un onkuļiem un tā. Nopietni, tik stilīgi? Jā. Tu kā pie kaimiņiem braucāt ciemos? Eicanos. Kaut mēs tagad tā varētu. Kāpēc? Var jau gan, zirgi jau ir. Jā. Un pēc tam mēs kaut kā pie viņa piegāja, viss labi bija. Varēja savu pakaļkājā viņam staigāt, savu vēderu viņam ļošņāt. Mamma vienmēr baidījās, ka viņš iespērs, bet man nebija. Protams, mazs bērns tāds sīkais lien apakšā. Bet man bail nebija un es varēju ar viņu, viņš ar viņu, ko grib. Tādā ziņā slikto es neko viņam nedarīju, jo es zinu, kas varētu būt, kāda zirgam ir reakcija. Bet tā ļošņāt pāri pakaļkājām, savu vēturu, nebija bail. Man nebija bail, ka man zirgs iespērs. Tad jau tu no bērnības esi ar zirgiem kopā? Jā, no bērnības, jā, tieši tā. Un kā tu vispār, es zinu, tu pirms tam strādāji kādā citā stālī, un kā tu vispār atradi šo kā darbu, kā tu izdomāji, ka tu gribi būt zirgkopējs? Par zirgkopējs kļuvu tā tieši pateikšu. Par zirgkopējs kļuvu tā tieši negaidīti, jo es strādāju tur pie sejas Latgalē. Un es aizgāju prom no tā darba. Kā aizgāju prom? Es strādāju, vienkārši brālēns man uzvanīja, pajautāja, vai negribi strādāt par zirgkopēju. Es saku, var pamēģināt. Tev nebija bail? Nē, man bail nebija. Vienīgais es sapratu, ka te ir liela attieksme pret zirgiem. Tā nopietna attieksme, jābūt uzmanīgiem un atbildīgam, uzraudzīgam par zirgu, par zirga veselību un par zirga barošanu un par visu pilnīgi. Jo zirgs ir kā bērns, viņam riktīgi liela uzmanība ir vajadzīga. Jā. Viņš jau nesaprot, ko mēs viņam sakam, viņš nevar pateikt, kas viņam sāp. Kā ir? Viņš nevar pateikt, kas viņam sāp, bet cilvēks var zirgu saprast. Jā. Pateikšu tā, ka cilvēkam ir jāzina vienkārši zirga filozofija. Tas arī daudz ko nozīmē. Jā, tieši tā. Jā. Un tieši sākumā bija pagrūti man ar zirgiem. Kāpēc? Pats grūtākais bija sākumā iegaumēt, kurš ko ēt, kādas piedevas, kādas devas viņam jādod, cik jāliek barībā, kādā aplokā iet, lai nesajauktu.
Tu nepierakstīji uz lapiņas kaut kur burtnīcā sev? Jā, biju rakstījis, kurš kādā aplokā iet un ko kā cēt. Tas bija sākumā tāds pats grūtākais. Jā, man liekas, daudz zirgopēju ar to cīnās. Jo mums iepriekšējā stāvā arī viens zirgopējs jauns atnāca. Viņš vispār tur tik daudz tās bļodiņas, tik daudz tās piedevas, un katram zirgam kaut kas cits. Viņš reāli katram zirgam rakstīja ar roku, ko dot, lai nesajaukt. Viņam bija ļoti bail, ko sajaukt. Jā, man arī bija tā, ka es sajaukšu, būs nepareizi, zirgam būs kaut kas slikts. Tur pēc tam negribēju tā, lai ar tieši zirga saimnieku ir kaut kādas problēmas vai darba priekšniekam. Tāpēc, ja es kaut ko nezināju, es pārjautāju, paprasīju iepriekšējiem darbiniekam, kolēģim, kas kam dodas. Un, tieši man ar to barību aizgāja kaut kur, piemēram, nedēļu, lai es visu iegaumētu. Tas diezgan ātri. Jā. Jo pats ātrākais man bija, ko es mazāk par nedēļu iegaumēju visi zirga vārdus. Jā, es ļoti labi viņus iegaumēju. Un bija tā arī pie mums bija policijas zirgi atbraukuši. Nākamajā dienā, kad viņus vedām, mēs aplokos, un es jau visu zināju tos zirga vārdus, un es ar brālēnu gāju kopā pakaļ zirgiem. Viņš tā saka, kurš kāds zirgs ir, es viņam saku, šis ir tas. Kur tu tik ātri iegaumēji zirga vārdus? Es saku, tas ir ļoti ātri iegaumēt. Tā ir laba īpašība atcerēties to visu, jo daudz atcerās tikai izskatu, bet nevar atcerēties, kā... Izskatu jau arī atceros, bet, zini, kad tu pārstājies, domāju, ar zirgiem strādāt, es domāju, pēc, tur rīktīgi tāda liela laika var piemirsties. Tāpat zirga vārds un tā tālāk. Kā tev bija ar to sagu likšanu? Zini, sagas jāliek zirgiem, kājsargi, nebija tā? Tas tā diezgan daudz laiku aizņem, atcerēties to visu. Kad tu gerbi zirga segas, kājsargus, kājsargus un zvaniņus ātrāk uzgerbt viņam nekā tas lietu segas, mušu segas vai siltās segas ziemā laikā. Man tas sākumā vispār nepatika. Tāpēc, ka ilgu laiku aizņēma, ja? Tāpēc, ka ilgu laiku aizņemt, un manā prātā bija tā, ka, es saprotu, es esmu darbinieks, tas nav tiešais pienākums zirga. Ja paprasa, tad, es uzgribu bez problēmām. Bet tā, manuprāt, arī pat zirga saimnieks to varētu izdarīt. Bet, labi, man paprasīja, es uzgribu un visu pats, tādu laiku aizņēmu, jā, kad uzgribu, bet, kad nogribu, momentāli tas ir pats ātrākais. Ātrākais, ja tu tik akņem vien visu vaļā un nolauc. Ir noņemt tā ātrāk nekā uzvilkt. Bet tā, pateikšu, tīri neko tieši ar tām segām, bet, ar laiku tas ir apnikst, kā katru reizi. Tieši vasaras laikā, kad, zirgam jau arī pat mušu sega ir karsti. Kad tieši tā saula spīt, viņam nav kur ēnas aiziet, un pie tam te vēl tie dunduri vai odi. Labi, odi jau pašā vakarā, bet tā gribētos, lai viņi... Lai vispār neko nevajadzētu likt, lai viss būtu perfekti. Jā, varbūt varētu pasāstīt, kāds tev kā zirgopējiem, varbūt kāds zirgopējs skatās, kurš arī grib kļūt par zirgopēju, kāds tev ir tas grafiks stallī? Kāda ir tev darba pienākuma sākot no rīta un līdz pašam vakaram? Kas tev jādara? Pie mums stallī. Ceļos plus mīnus es 6:30, 6:40. Tad atnāku, sagatavoju sienu, kādam zirgam samarcēju, salaistu, iedodu sienu. 7:30 tad viņam iet bļodiņās. Kamēr viņi iet, es viņam uzgerbu mušu segas, mušu maskas pēc vajadzības. Vai ziemā tur ziemas segas, vai lietus segas? 7:45 viņi iet laukā, es viņus vedu laukā. Tad 8:00 es sagatavoju viņam pusdienas, kam vakariņas, ja varu, ir bļodas kādas. Un tad eju tīrīt boksus, iztīru boksus, ja vajag savadu zirgiem skaidrs, salieku uzreiz sienu, lai pēc tam nevajadzētu likt. Tad saslauku stalli, un kad šeit esmu pabeidzis, tad eju kaut ko tur
ārpus staļa sapļauju zāli, tur notrimmerēju zāli, tur vēl kādi darbiņi ir daru un tā līdz pašam vakaram. Nu labi, līdz pašam vakaram jau nē, bet tur tad zirgus jāievet, tad vajag ar zirgu aiziet pasoļot, pastaigāt. Tev ir kādreiz, kad zirgs neklausa? Nu, kaut ko negribu. Bija momenti, jā, bet tieši tādā ziņā zirgs neklausa, kad viņu vajag iet uz mājām jāvet. Viņš sāk skraidīt, viņam kaut kāda tur savu... Putni galvā. Jā. Un tad kā tu viņu dabū pie sevis, ka viņš sāk skraidīt, piemēram? Aizēju pakaļ bļodiņai, tad samanīju ar bļodiņu. Tā kā ieber tur kaut ko ēdienu? Jā, samanīt. Tad atnāk citu dienu, ka viņam ir labs garas stāvoklis, tad pats atnāk. Zirgi ir tiešām tādi divaini, unikāli dzīvnieki, ļoti forši. Jā, katram tāda savu personalitāti, vai ne? Jā. Neviens nav vienāds. Un ar kādiem zirgiem visvieglāk ir darboties? Ar ponijiem vai lielajiem, vai kādi tev vislabāk patīk? Es domāju, ar visiem zirgiem ir viegli strādāt. Labi, tur, ja tieši sporta ziņā, tad ar sporta zirgu būs bišķi grūtāk, ne jau bišķi, bet būs grūtāk. Kāpēc? Jo viņam vajag paskaidrot, ko tu no viņa gribi. Tas ne jau tikai no zirga atkarīgs, arī no jātnieka. Jātniekam arī vajag dot ziņu cilvēkam, zirgam, ko viņš grib no viņa. Viņam daudz arī jāmāca. Nevar pārāk daudz arī lutināt, tieši, kad ar viņu nodarbojas tur lec, rīkšo vai konkuram tur gatavojas vai tādām ziņām. Ar viņu tur jābūt nopietnam, bet arī pārāk daudz trenēties nevar. Jo tas ietekmē uz zirga veselību, arī pārtrenēties nav ieteicams. Nedrīkst vienkārši visu laiku dot to skāri, viņš sāk skāju kasīt, visu laiku prasīt. Tā kā mums ir ponijs Karlsons, kurš visu laiku daudz sili, jo viņš ir pirmais dabūt Jā, tieši tā. Bet es pateikšu, ar ponijiem bišķiņ vieglāk ir, jā, jo... Bet viņi tādi nepaklausīgāk, piemēram, mums bija tas strņukas, viņš kur var izskriet, kaut kur aizbēgt. Jā, bija moments. Arī pirmais jūsu ponijs. Kurš? Džekiņš? Nē, Kukulītis. Jā, tas pastāst to gadiem, kāds viņš bija. Bija tā, ka saku, pirmo reizi es viņam vilku... Zinu, nav pareizi ar atvērtām durvīm boksā, bet Bet no kļūdām mācās visi kaut kā. Tu iegāji boksā, tu gribēji vilkt viņam segu, jā? Jā, bija vaļā boks. Piemēram, pirmajā dienā viņš man neizbēga, viss labi bija, iedeva uzvilkt. Nākamajā dienā, es domāju, būs arī labi viss, atvērts boks man ir, es viņam gribu uzvilkt. Un viņš aizmuka prom, viņš redz, ka boks ir vaļā, viņš redz brīvību. Un viņš aizmuka, bet labi, ka nekur... Kur viņš aizskrēja? Viņš pārāk tālu neizskrēja, tur, kur tie ir zirga pārvedāmais traileris, viņš pie tā zālītes aizskrēja. Tā kā no visas taļa izskrēja ārā, jā? Jā. Un tad tu varēji viegli aiziet viņam pakaļ? Jā, varēja. Viņš nemuka prom, nebaidījās, es viņu paņēmu, aizgāju uz talu, tad aizveru boksu, tad uzvilku segu un izvedu laukā. Un vēl bija gadījums, kad sācīja, ka viņš, man liekas, no aploka uz stāli aizvilka. Jā, bija tāds moments, ka viņš riktīgi ātri gribēja mājās, laikam mēs, tur visu sienu, to putru visu, viņš pārāk ātri iet, kā uz aploku iet, viņš lēnām iet, kā bruņurupucis. Daudzi zirgi tā iet. Citi zirgi necilā kājas. Jā. Citi zirgi lēni iet, citi vispār negrib iet. Bet Kukulītis tāds bija, ka uz aploku viņš negribēja iet, bet uz mājām bija pats pirmais zirgs, kur parādīšu, kā vajag staigāt. Un aizvilka līdz pašam stālim, bija labs. Tu viņu tā kā atlaidi vai tu skrēji viņam līdzi? Es skrēju līdzi, bet es jau nezināju, kur viņš vai uz stāli aizskries, vai garām stāli aizskries, kad es palaidīšu, jo daudzi tā reti zirgi, kad skrien uz stāli. Ir tā, bet, labi momenti bija forši. Bet, redz, no tādām lietām mācās, ne? Tā kā
Tāpēc ponija vienmēr ir kaut kāda bišķi nepaklausīgāka. Labi, arī zirgi nepaklausīgāki, bet ponija vienmēr izdomā kaut kādas muļķības. Jā, bet ir tā, ka ar zirgu tu vairāk strādā nekā ar poniju. Ponijas, tāpat, teiksim, ir izklaides zirgs, tieši bērniem. Tur pavizināt, vai viņš atnāk viņam varbūt kādu burkānu vai kārkumiņu iedot citu. Bet ar sporta zirgu tu vairāk darbojies, viņš jau zina, ka tā nedrīkst. Viņš tev ieklausās. Jā. Jā. Es domāju, ja ar ponijiem arī tā darbotos kā ar sporta zirgiem, tad viņi arī būtu daudzreiz paklausīgāki nekā tā, ka ar viņiem nestrādā. Bet ar džekiņu jau strādā, viņš jau labi. Jā. Un kas vispār ir grūtākais šajā darbā, kas tev liekas tāds? Piecelties no rīta, rokas dot? Pats grūtākais tāds ir piecelties no rīta, jā. Dažreiz katru rītu jāceļas. Jā, katru rītu jāceļas tur piemērotā laikā, lai zirgs dabūtu laicīgi to sienu, tas bļodiņās, lai nav tā kā nokavē un tad vēlāk aiziet uz aploku. Jā, no rīta ir pats grūtākais piecelties, jo tāds gribas gulēt, negribas neko, ne uz kādu darbu, neko negribas. Bet, pats grūtākais piecelties. Kad tu piecelies, jau ir labi. Boksus iztīrīt nav grūti? Kad pārāk daudz boksu nav, tas nav grūti. Nav pārāk liela slodze. Cik būtu tāds komfortabli? Cik tu boksus varētu tā kā dienā iztīrīt? Es dienā varētu, 10 boksi stabili varētu. 10 tā, normāli. Tā. Jā, 10 tas ir normāli, jā, jo ja tur jau pārāk 10 vairāk kā 22 vai 25 gabali, bija tāds gadījums, ka iepriekšējā sala, kad strādā, bija tā, ka tur 22 boksi bija un vajadzēja vienam pilnīgi visu izdarīt. Sabarot, izvest zirgus, iztīrīt boksus tieši līdz tam laikam, kad pirmie zirgi iet uz mājām. Tas bija diezgan grūti. Tāpēc, ka tu visu laiku muguru celi. Visgrūtāk, laikam, to taču aizstumt, ne līdz tai bedrei, kur izgāzt. Jo tā jau boksu iztīrīt, ok, bet vienkārši to taču, laikam, aizstumt, ne tas vissmagākais. Nav pārāk arī tāds smags, bet, kad tur pilnīgi tāds zirgam ir boksā piečurāts, piekakāts, tad, jā, to keru ir diezgan grūti jāizstumt. Bet tā, tieši tīrīt arī, kad skaiti zirgs ilgi stāv boksā, ilgi ir tīrīt. Un kam ir labi tīrīt boksu, kurš mazāk tur savas darīšanas izdara, kurš lielāk. Ponijam vislabāk jau atceries savus strņukus kā vienā čupiņā. Tā kā vispār tur viņam vispār labāk. 2 minūtēm boksu var iztīrīt. Jā. Un ar ko ir vieglāk tīrīt boksu? Kad ir skaidrs boksā vai kad ir salmi? Jo citos staļos liek salmus, piemēram, boksos. Kad es strādāju iepriekšējā stāvā, sākumā, kad es sāku uz to stāvu strādāt, bija salmi. Un kā bija ar salmiem? Man liekas, ar salmiem grūtāk. Grūtāk bija ar viņiem strādāt, jā. Pēc tam pārgāju uz skaidām. Bija labi, nebija tik slikti, bet vienīgais, ka viņi putekļaini priekš žirga, tas nav labi. Nē, jā, bet 10 reizes vieglāk, man liekas, iztīrīt. Nē, tas jau kā iztīrīt ir vieglāk nekā ar salmiem. Un pēc tam no skaidām pārgāju uz kūdru. Uz kūdru? Es atceros, bija tāda lielāka, tāda kaut kāda gabaliņa. Tie kā smiltis tādas, melna smilta kūdra, smiltis tādas. Tādu nebija dzirdējis. Pateikšu, ar viņu arī viegli tīrīt, bet, kūdrai, kad viņi piečurā melnsis, viņiem... Tu nevar redzēt? Un nevar saprast, kur tev kas jāvāc, jo viss melns, tu nevari saredzēt, kas tev jāvāc. Jā. Ar kūdru tāds bija bišķiņ sarežģītāk nekā ar skaidām. Cik ilgu laiku to paņēma vispār tā kā kopā sapazīties ar tiem zirgiem? Zikās svešu zirgu, tu nezini, tas zirgs varbūt skrien, varbūt lec, varbūt spēr. Cik ilgu laiku tev tas aizņēma vispār sapazīties ar jauniem zirgiem? Pateikšu tā, ar jauniem zirgiem, vispār. Man nebija tāds, pateiksim, ilgais laiks, lai es tur, piemēram, nedēļu vai 2 nedēļas, lai viņš pierastu pie manis vai es pie viņa.
Es kaut kā ar viņu piegāju pie viņa, iedevu viņam kārumiņu, visu tā. Viņš mani paulošņāja tā, pateikšu, diezgan ātri. Bija tā, ka es ar zirgu iepazinos un mums bija labs kontakts. Bija tur tādi individuāli, tādi zirdziņi individi, tādi forši zirdziņi viens. Tāds sirmais bija zirgs. Viņam vienmēr patika kos, viņš koda. Bet, es jau negribēju viņam sist. Kaut kā nav labi sist zirgam. Es viņam tur pasaku, ka nevar, bet, Viņš ļoti labsirdīgs, un negribu viņam neko sist. Jā, bet, es viņam saku, viņš vienalga savu dara, ka viņam kas galvā ienāk. Un bija viena kēve jauna, kur sākumā pie sevis nebija laidusi vispār. Kā es tur ar viņu nemēģināju iepazīties, viņa bija tāda riktīga dāma. Pēc tam kaut kā laiciņu, varbūt kaut kā vecāka viņa palika, kad es tur pēdējo gadu strādāju, iepriekšējā stālī. Bija tā, ka viņa, varbūt saka uzticēt man vai kas, saka laist pie sevis, var ar viņu tur samīļoties, viņu paglaudīt un parunāties, pastāvēt pie viņas. Tas gads pēdējais bija tāds. Tie tādi divi zirgi bija tādi individi, tādi forši, bet labi zirgi. Vispār varētu ieteikt cilvēkiem, kas grib strādāt par zirgkopēju, kā tu viņiem, viņus motivēt, vai varbūt viņiem sākumā braukt kaut kur iepazīties ar zirgiem, pirms viņi vispār piesakās šādā darbā? Es sākumā viņam noteikti ieteiktu atbraukt. Pat tur ne jau tieši ar zirgu iepazīšanos, bet lai viņš atbrauc, apstāsta, lai viņam saimnieks pastāsta par zirgu. Tur tad jau tā iepazīšanās, un lai viņš nezinu, kā sākumā iepazīties, aprunāties ar zirgu, lai viņš viņu saprot, lai tas cilvēks viņu saprot. Un lai arī no malas pastāsta, kāds zirgs ir mierīgs vai tur tāds kurš rīktīgi nepatīk, kad cilvēks pie viņa pienāk. Bet tādu ieteikumu es vēl pateiktu, lai viņš pie zirga tur ar rokām nevicina, kad atnāk uz tāli, un lai tur nebļaustās, lai rīktīgi tādus ātros pagriezienus neskraida, bet sākumā tā iepazīšanās ir tāds, pateikšu, intīmais starp zirgu un cilvēku. Tā mentāla arī saikne starp zirgu un cilvēku, tas ir tāds ieteikums. Jo beigās pēc tam zirgiem jau ļoti patīk zirgobējs, tāpēc, ka zirgobējs nāk katru dienu baro un zirgs jau redz to cilvēku, kas viņus baro, un zirgs ļoti uzticās tam cilvēkam, tāpēc beigās jūs zirgam iepatiksieties, jo zirgs jau redz, jo, piemēram, īpaši mums te katru rītu viņus baro un zirgi uzticās viņam, jo viņš vienmēr atnes barību. Viņi jau to sagaida no manis, ja es viņam to nedarīšu, tā nebūs. Un vēl tā ieteiktu arī, lai cilvēks nebaidās zirgu. No zirga nav jābaidās. Jo tad zirgs sajūtās bailes. Dzīvnieki, visi dzīvnieki ļoti labi sajūt, kad cilvēks baidās. Tas nav pareizi. Ja jūs baidāties, zirgs baidās, tad viņš neuzticās. Tad šim cilvēkam būs tā, ka viņš kādu laiku var nepieiet pie zirga. Arī neieteiktu zirgu tur katru dienu. Ir tādi cilvēki, zina, ka katru dienu tur, ja zirgs nepareizi ko izdara, uzreiz viņu sīt. Viņam tā būs trauma. Tad viņš būs tāds, viens no miljoniem šansiem, ka zirgs uzticēsies jaunam saimniekam un ka viņš atļaus pie viņa pienākt un tā. Zirgus nevajag baidīties un tieši sist viņus arī nevajag. Tas būtu tāds lielais ieteikums. Zirgi ir labi. Un kādas īpašības vispār vajag, lai strādātu pie zirgkopēja? Īpašības, es pateikšu.
Nu, tā kā tu nedrīkst baidīties no zirgiem. Baidīties no zirgiem. Ja tu nāk strādāt ar zirgiem, tad tur visi zirgi jā, nevajag baidīties. Vajag arī zirgam parādīt to, kurš šeit ir galvenais. Jā. Vajag arī būt starp cilvēku un zirgu savas robežas. Nevar tā, ka zirgam var atļaut visu, tad viņš to darīs. Vajag arī rādīt, ka es esmu galvenais, tev jāklausās mani. Pienāk pie zirga, tā arī tāds nav tik bail vai tāds īpašs. Tāda īpaša, es nezinu, ja nav nekā. Bet, galvenais ir to zirgu nebaidīties. Sākumā tāds varbūt īpašais moments varbūt sākumā zirgu apstīties no malas, kāds viņš ir. Un saklausīt vai staļa priekšniekus, vai pastāsta viņu. Bet tāda īpaši nekā īpaši nav. Varbūt ir, bet es O tu pats vispār māki jāt ar zirgu? Jāt ar zirgu es jau esmu daudzus gadus atpakaļ jājis. Kad tu biji maziņš laukos Latgalē? Jā, es sāku jāt ar zirgu 8 gados. Ja neparstātu, jau būtu šogad 18 gadi, kā tieši es zirgā mugurā. Bet sagāja tā, ka nebija laikam lemts, lai es kļūstu par zirga jātnieku. Tāpēc 3 gadus es stabili nomācījos uz tieši jāšanas sportā. Man tas riktīgi patika. Man nepadevas kas, vai kas bija tāds, ko es nevarēju. Man nebija tā, kā es padevos. Man treneris pasaka, tev šis nav labi, tev vajag izlabot. Es tāds, labi, es jūs sapratu. Un es no savām kļūdām mācījos, centos, darīju, un ar laiciņu jau bija rezultāts. Jau daudzreiz labāk bija nekā pirmo reizi es atgāju, vai tur pēc kāda mēneša trenējos. Tā 3 gadi pagāja ļoti labi bija. Jo iespēja tāda bija, ka mēs ar skolu gājām tieši tajā, kur tās zirgu stalas bija Riebiņos, tādā ekskursijā, tieši uz to zirgu stalu. Mums pastāstīja par zirgiem, parādīja, kurš kādā aplokā iet, ko kam dodas ēst, kādam sēglinā, kādam iemaukti, kādam vēderjostas, tieši pie tā segliem. Kad mums jau bija viss, tur jau pateica, kā var atnākt uz treniņiem bezmaksas, tad bija treniņi. Tikai vajadzēja no vecākiem atļaujas. Bet, paldies Dievam. Viņš mani sadzirdēja, vecākiem man atļauja un es mācījos. Tā tie 3 gadi jau rītīgi pagāja. Tad tu stalī tur palīdzēji kaut ko, ja? Tā kā pretī, tev bija treniņi un tu palīdzēji stalī kaut ko? Es stalīju tur inventāru palīdzēju arī iztīrīt, tur tieši boksā vai sienu, tur zirgu iztīrīt, arī palīdzēju. Bet tā, lai tādus smagus darbus, kā boksu tīrīt, es to nedarīju. Tieši kas ar zirgiem tur saistīts, tur jāpalīdzējas. Lieliski. Un kā tev tagad ir strādāt pie mums? Kā tev patīk? Cik tev ir zirgi tavā uzraudzībā tagad? Mana uzraudzībā, nepateikšu, ka man ir viens tāds mīļš zirgs. Cik tev ir zirgi tagad uzraudzībā? Cik tu pieskati zirgu stālī? 4 zirgi. 2 zirgi un 2 poniji. Un ar ko ir vieglāk? Ponijiem vai ar zirgiem? Pateikšu, man liekas, ka ar ponijiem būs vieglāk bišķi nekā ar zirgiem. Jā, jo mums Katalīna ir tāda princesija, tad viņi grib nākt iekšā, tad viņi negrib nākt iekšā. Jā. Un Silveriņš arī. Silvers arī iemācījies no Katalīnas, man liekas. Zirgi ļoti mācās, ne? Jā, viens no otrā, jā. Viņi ātri tur. Kad viņi staigā atsevišķi, tad jā, Silvers bez tots. Viņš redz, kā to ej, pakaļ viņam, viņš atnāk. Tagad, kā viņi te vienā aplokā tik sadalītā, staigā, viņš redz, ka Katalīna arī dažreiz skraida, un viņš, man arī tā var darīt.
Tad, ko jādara, jāiet pakaļ bļodē. Tad samāni viņu un tad vari paņemt. Jā, labi, Ivar, lieliski, man liekas, ļoti labi pastāstīja. Varbūt vēl kaut ko par zirgkopēju grib pastāstīt. Kas vēl tāds ir, ko vajadzētu zināt nākotnes zirgkopējiem par šo darbu vai stāli vispār? Zināt viņam vajadzētu vienu tieši zirgkopējiem, kas saistīts tikai ar zirgiem. Viņam ļoti labi jāzina, ka devas, kas kam dodas, kāda barība, kāda daudzuma, ko var, ko nevar. Ja nesaprot, aiziet pajautāt vai priekšniekam, vai zirga saimniekam, ja viņš ir tajā momentā stāvlī. Tas ir tāds pats īpašais, ko tieši zirgkopiem vajadzētu zināt. Pašam neizdomāt no savas galvas neko. Jā. Labāk paprasīt 5 reizes, nekā izdomāt kaut ko pašam no sevis. Jā. Labi, Ivar, paldies tev. Bija ļoti interesanti. Un cerams, ka pēc šīs intervijas mums būs vairāk zirgkopēju, jo Latvijā mums ļoti pietrūkst zirgkopēju. Man liekas, zirgkopēji tādi diezgan daudz meklē zirgkopēju stālī. Jā, bet nedaudz grib iestrādāt par zirgkopējiem. Jā, tāpēc, kad laikam negrib strādāt, tāpēc, ka daudz boksijātīri, ne? Tas varbūt, man liekas, ir tas. Arī kā daudz boksijātīri, man liekas, arī no tā, kā agri jāceļas. Jā, bet zini, laukos jau viss bet es pateikšu tā, vasarā tas nav pats grūtākais. Jā, Daži jau vasarā iet strādāt tieši uz, pieņemsim tie skolēni uz tiem 3 mēnešiem, kad ir skolas brīvlaiks, lai pavasaru kaut kādu naudu nopelnīt. Tad viņi kādos tur darbiņos iet arī uz zirgu stāvli vai tur celtniecībā vai tur vēl kaut kādā nozarē un tā. Bet, lielāko daļu man liekas, ka ziemā neiet strādāt tieši par zirgkopēju, jo ziemā tāds ir pats švakākais laiks, kad sniegs, tieši kad ir bargā ziema, tad jā. Kad, ir normāls, nav sniega, un kad nav lietus, un kad nav dumbļi, tad ir vēl labi strādāt. Jā, ja vienkārši to tačku aizstumt, tu iztīri boks un tad to tačku stumt līdz tai vietai, kur jāizgāž. Man liekas, tas ir tas grūtākais. Jā. Un vienkārši no rīta iznāk no siltas mājiņas, iet uz stalli. Jā, augsta. Un arī... Stalli jau nav baigi silti, tā kā vienkārši nesniegs virsū. Jā, bet arī tāds, kad tu tīri tos boksus, arī to tačku aizstumt, bet arī... Zirgkopējiem vēl daudz nepatīk tas, ka zirgam patīk vartīties dubļos arī. Un kad viņam ir visa netīra sega, un tas arī nav patīkami. Nepateikšu, kā tikai zirgkopējiem daudziem, pat arī zirga saimniekam vai to kā. Tas nav tā. Jā, man liekas, salīdzinot ar ziemu, vasarā easy strādāt. Ne? Tā kā tāds ir tik foršs atbalsts. Jā, bet labi, ka pārāk karsti ir. Arī. Protams, jā. Bet ja tāda vienmērīgi plus 15, plus 20 ideāli. Bet salīdzinot ar ziemu, tagad liekas perfekti. Ne? Tā kā, tik foršs saulīt spīd tur. Labs garīgais arī tās ir. Gribas kaut ko arī noskaņojums tāds arī labs. Tu tiesi šo izdarīt, to gribas. Jā. Ziemā tā. Ziemā vairāk gribas sēdēt mājās zem segas siltās. Un dzertējiņu. Jā. Labi, Ivar, paldies tev. Lūdzu. Bija ļoti interesanti. Un cerams, ka kāds pēc šīs epizodes gribēs strādāt pa zirgkopēju. Un nepadosies, un arī ziemā strādās. Labi. Dievs. Paldies tev, Ivar. Lūdzu, vēlreiz. Labi, atā. Atā visiem.